Sveiki! Mans vārds ir Aigars Krūmiņš. Es esmu matemātikas ar specializāciju kombinatorikā un varbūtības teorijā. Es izveidoju datorsistēmu, kura palīdz laimēt loterijā. Savā ekrānā tagad redzat loterijas laimēšanas analizatoru. Es pats piedalos 3 pašās iespaidīgākajās pasaules loterijās. Viena no tām ir amerikāņu Powerball. Kā redzat, šajā brīdī galvenā balva ir 189 miljoni ASV dolāru. Otra loterija tā ir Eiropas loterija Euro Millions, kuras galvenā balva šobrīd ir 24 miljoni eiro. Un trešā loterija, arī no Amerikas, tās nosaukums Mega Millions, un tās zelta pods šobrīd ir 249 miljoni dolāru. Nu, lielāko balvu šobrīd sola Mega Millions, tāpēc pamēģināsim uzspēlēt to. Loterijas būtība ir šāda. Lai saņemtu galveno balvu, jums ir jāuzmina 5 skaitļi no 1 līdz 75 un vienu papildu skaitli no 1 līdz 15. Tātad, atveram analizatoru ar šīs loterijas informāciju. Redzat, 5 baltus lodziņus un 1 dzeltenu. Šajos lodziņos ierakstām skaitļus, kurus mēģināsim uzminēt, pērkot loterijas biļeti. Baltos lodziņos ierakstām savus izvēlētos skaitļus no 1 līdz 75. Dzeltenā lodziņā rakstām izvēlēto skaitli no 1 līdz 15. Katrā lodziņā rakstām tikai vienu skaitli. Kad viss ir aizpildīts, spiežam pogu izskaitļot. Tad sāk strādāt analizators, kurš novērtē šīs loterijas laimēšanas iespējas un nopirkto biļešu vēsturi un uzreiz izskaitļo mūsu iespējas, vai šī biļete būs laimīga vai nē. Pirms tālāk rādu, kā vajag spēlēt loterijā, vēlētos vairāk pakomentēt, kas ir un kā darbojas mans analizators. Tā ir datorprogramma, kas automātiski atjaunojas pēc katras izlozes. Tajā ir liela datu bāze, kurā ir iekļauti visi loterijas laikā izkritušie skaitļi, kā arī tie skaitļi, kurus, pērkot biļetes, atzīmēja paši spēlētāji. Otrkārt, programma izskaitļo katras loterijas laikā izkritušo un katrā biļetē atzīmēto skaitļu atkārtošanos pēc izlozes sērijas, veido statistikas vidējos rādītājus, režīmus, variācijas koeficientus un citus rādītājus un tos izanalizē. Treškārt, tiek analizētas tendences un pārbaudītas ar matemātiskiem paņēmieniem. Piemēram, viens no šādiem paņēmieniem ir tāds, ka jo vairāk spēlētāji pirkdam biļetes atzīmē konkrētus skaitļus, jo ir mazākas izredzes, ka tas skaitlis izkritīs loterijā, un otrādāk. Ceturtkārt, visu sasummējusi, programma arī izskaitļo atsevišķu skaitļu kombinācijas izkrišanas ticamību tuvākās izlozes laikā. Teorētiski to varētu izdarīt arī ik viens cilvēks, taču, skaitot pašrocīgi vai Excel Microsoft programmā, cilvēkam šī skaitļošana aizņemtu vairākas dienas. Bet programma to izdara minūtes laikā vai pat mazāk. Piektkārt, reālā dzīvē es vēl neesmu saticis nevienu cilvēku, kas pats spētu apstrādāt miljoniem datu. Domāju, ka bez piemērotiem līdzekļiem tas nav iespējams. Lūk, arī tāpēc tika uzprogrammēts šīs analizators, kurš savos algoritmos izmanto manis minētās formulas. Nu, lūk, analizators izskaidro, ka šādas kombinācijas un atsevišķu to skaitļu laimēšanas ticamība ir pārāk maza. Tāpēc es atkal no jauna ierakstu izdomātus skaitļus un atkal spiežu pogu izskaitļot. Atkārtojam to vairākas reizes, līdz analizators rāda, ka ar šiem skaitļiem ir iespējas kaut ko laimēt. Manas izredzes tagad ir 87%. Ar šādām izredzēm bez šaubām vajag izmēģināt. Spiežu pogu ik graķi un uzreiz atveras loterijas Mega Millions lapa pie licencēta biļešu izplatītāja. Ļoti uzmanīgi atzīmē visus skaitļus no analizatora loterijas biļetē. Biļete ir aizpildīta. Redzat, lūk, šeit viena loterijas biļete maksā 2,52 eiro. Tomēr tie, kas jau sen piedalāties loterijās, varbūt paši zināt, ka ar katru papildu biļeti izredzes laimēt tikai palielināsies. Tātad aizpildīsim vēl dažas biļetes. Atkal atver analizatoru, izvēlos šo pašu loteriju un atkal meklējam laimīgo skaitļu kombinācijas. Varam ierakstīt analizatoru lodziņos savus izdomātos skaitļus
Vai arī, lai vajadzētu mazāk domāt un viss process notiktu ātrāk, iespējams uzreiz uzspiest pogu automātiskie skaitļi, un programma automātiski ieraksta atlasītus skaitļus lodziņā. Tad atkal spiežam izskaitļot un atkārtojam tik ilgi, kamēr sistēma neparādīs, ka šo skaitļu kombinācija var būt veiksmīga. Saņēmuši laimīgo kombināciju, atkal ierakstām skaitļus no analizatora loterijas biļetē. Šodien nolēmu pirkt 5 loterijas biļetes, tāpēc procesu atkārtoju vairākas reizes, līdz man ir aizpildītas 5 loterijas biļetes. Jūs vienā reizē varat pirkt tik biļetes, cik vēlaties – 1, 2, 5 vai 10. Lūk, šeit varam izvēlēties, cik loterijās mēs vēlēsimies piedalīties ar šīm mūsu izvēlētajām loterijas biļetēm. Varat piedalīties vienreizējā loterijā, ir iespējams ar to pašu biļeti piedalīties 2 reizes vai vairākas nedēļas pēc kārtas. Šīs loterijas izlozes notiek 2 reizes nedēļā, tāpēc attiecīgi no biļešu skaita un no izložu skaita tiek palielināta vienas biļetes cena. Taču, pērkot tās pašas biļetes ilgākam laikam, jūs saņemat piemērotu atlaidi no biļešu izplatītāja. Izvēlējušies, cik reizes vēlēsimies spēlēt ar šiem pašiem skaitļiem, spiežam pogu Continue. Tā kā es jau sen izmantoju šī biļešu izplatītāja pakalpojums, pievienojos, ievadot savus datus, lūk šeit. Tiem, kas biļetes pērk pirmo reizi, vajag aizpildīt datus šajā formā. Pagaidām, kā notiek reģistrācija, nerādu. To parādīšu citā video, kur atradīsiet šajā lapā zemāk, bet tagad, taupot jūsu laiku, turpinām biļešu pirkšanas procesu. Vēl vēlos pateikt, ka tie, kas ir patstāvīgi biļešu izplatītāja iSloto klienti, var maksāt par pērkamajām biļetēm ne tikai ar savu naudu, bet arī ar tā saucamajiem bonusa punktiem. Tātad, šeit izvēlamies, kādā veidā samaksāsim par loterijas biļetēm un spiežam Submit Order. Mūsu pasūtījums ir apstiprināts. Aizejam uz My Account un izvēlamies My Products. Redzam visas vēl aktīvās biļetes, un līdz kuram laikam tās ir aktīvas. Bet, aizgājis uz sadaļu My Tickets, varam apskatīt visas pēdējās mūsu biļetes un izložu rezultātus. Šeit kopā ir visas tās biļetes, kuras piedalīsies tuvākajās loterijās. Redzam, ka no pēdējās izlozes nopelnīti 450,45 eiro, bet par loteriju biļetēm samaksāts tikai 12,60 eiro. Protams, tie nav miljoni, bet papildinājums algai nav nemaz tik mazs. Pašā augšā ir manis tikko iegādātās biļetes. Uzspiežot uz rādītāju Details, varam redzēt detalizētu informāciju. Šajā vietā pusstundu pirms izlozes parādīsies bilde ar noskanētām īstām manām biļetēm, bet lūk šeit, pa kreisi, ir visas manas aizpildītās biļetes un skaitļi, kurus izvēlējos aizpildot biļetes. Tagad mums vajag sagaidīt izlozi, kas notiks šodien naktī. Tas ir pēc 9 stundām un 48 minūtēm, un tad uzzināsim savu rezultātu. Nu lūk, redzam, ka atkal mums ir laimests. Uzspiežot uz Details redzam, kādi skaitļi izkrita loterijas laikā, bet, paskatoties pa kreisi, varam redzēt, kura no manām biļetēm atnesa laimestu. Redzam, ir uzminēts visās biļetēs. Bet lūk šajā biļetē izdevās uzminēt pat 4 skaitļus. Viss tas, ko tagad rādu, ir tikai detaļas. Svarīgākā lieta šeit ir veiksmes kontrolēšana, izmantojot manu analizatoru. Kā redzat no rezultātiem, tad visi atsevišķie laimestu loterijām salīdzinot nav visai lieli, bet svarīgākais, ka tie ir pastāvīgi. Un pēdējā lieta. Mūsu tautiešiem šo savu programmu atļaušu izmantot bez maksas. Un starp citu, mana lapa un programma ir iztulkot arī citās populārākajās pasaules valodās, bet citu valstu cilvēkiem jau vajadzēs maksāt. Nu ko, draugi, vēlu jums visiem veiksmi un gaidīšu jūs komentārus, kā arī atsauksmes par laimestiem.